Ja es jums teiktu, ka ir kāds kalns, kas ir prasījis 5 reizes vairāk alpīnistu dzīvību nekā Everests, Tas nav kalns, ko redzat ziņās, vai pat tāds, par kuru iespējams esat dzirdējuši. Tas nav augstākais kalns Eiropā. Tas pat nav pats stāvākais. Bet tas katru gadu nogalina 100 alpīnistus. Un tas nav tāpēc, ka tas būtu grūti. Lielākā daļa brīvdienu pārgājienu cienītāju var norādīt uz Everestu kartēm. Ļoti maz cilvēku pat spēja izrunāt šīs slepkavas vārdu. šis kalns ir Mont Blanc. Apskatīsim, kāpēc Mont Blanc klusi kļūst par vienu no nāvējošākajiem kāpieniem pasaulē un kāpēc pat pieredzējuši alpīnisti tajā nespēja izdzīvot. Laipni lūdzam, Extreme. Bija 2012. gada 12. jūlijas. 28 alpīnisti no Lielbritānijas, Vācijas, Spānijas un Šveices sāka kāpienu uz Mont Blanc ilgi pirms saulēkta, sasieti virvēs mazās komandās. Starp viņiem bija viens no Lielbritānijas cienījamākajiem un pieredzējušākajiem kalnagidiem – Rodžers Paynes. Rodžers bija kāpis augstos virsotnēs Himalajos. Viņš bija bijis Lielbritānijas alpīnisma padomes ģenerālsekretārs un pat palīdzējis izstrādāt drošības noteikumus un lavīnu vadlīnijas. Ja bija kāds, kam tu uzticētu, lai viņš tevi droši vestu kalnā, tas bija Rodžers Paynes. Tagad svarīgi zināt vienu lietu. Lielākā daļa cilvēku kāpj Mont Blanc virsotnē, sekojot slavenajam maršrutam 3 Months Route. Šis ceļš ved pāri 2 virsotnēm, kas pazīstams kā Mont Blanc du Taco un Mont Madi, pirms jūs beidzot sasniedzat pašu Mont Blanc virsotni. Tāpēc, kad cilvēki runā par kāpšanu Mont Blancā, viņi ietver arī šos bīstamos posmus. Komandas kāpa lēni un uzmanīgi virzoties augšu ledēnajā gaisā. Neviens nesteidzās. Viņi bija mierīgi, piesardzīgi un pieredzējuši. No viņu skatu punkta tā bija ideāla rīta. Viņi labi virzījās uz priekšu pa Montmarī kalnu, kas, tumšas ironijas pēc, burtiski nozīmē nolādētais kalns. Viņi pārvietojās cauri tumsai, viņa galvas lukturīši radīja nelielus gaismas laukumus uz sniega. Kad pirmās rītausmas pazīmes parādījās pie apvāršņa, viņiem atradās 13,000 pēdu augstumā. To, ko viņi neredzēja, ko neviens nevarēja redzēt, bija tas, ka virs viņiem no kalna nogāzes lēnām atdalījās ledus plāksne ēkas lielumā. Plokst 5,25 bez jebkāda brīdinājuma tā atdalījās. Iztēlojies sevi tur uz mirkli. Tu koncentrējies uz savu elpošanu, nākamo soli, uz skaisto saulēktu, kas sāk iekrāsot sniegu rozā un zeltainās krāsās. Tad pēkšņi skaņa kā pērkons. Tu paskaties augšup tieši laikā, lai ieraudzītu balto sienu, kas traucas tev pretī ar 70 jūdzēm stundā. Ledus plāksne trāpīja augšējām komandām kā giljotīna, notriecot tās nost no drošinājuma punktiem. Kad šie kāpēji krita, viņi ķermeņi izraisīja vēl vienu milzīgu lavīnu, kas bija 500 pēdas plata un aizrāva vēl vairāk cilvēku lejup pa nogāzi. Dažu sekundžu laikā mierīgais kāpiens pārvērtās pilnīgā haosā. Kāpēji, kuri vēl pirms mirkļa bija droši sasiet kopā, tagad nekontrolējami veltās lejup pa kalnu, iesprostot tonnām kustīgi sniega, ledus un akmeņu. Kad glābēji beidzot ieradās, aina bija postoša. 9 kāpēji bija miruši, tostarp Rodžers Paynes. Vēl 9 bija ievainoti, daži ļoti smagi. Pārējie vai nu bija izrakušies no sniega, vai arī viņiem bija paveicies izvairīties no aizslaucīšanas. Daži no upuriem joprojām bija sasieti kopā ar virvēm, saistīti dzīvē, saistīti nāvē. Neliela atkāpe šajā haosa braucienā. Ja vēlies dzirdēt neapstrādātos, necenzētos stāstus, kurus šeit nevaram parādīt, pievienojies Extreme kopienai Patreon. Tiekamies īstajā Extreme. Glābšanas komandas vēlāk apstiprināja, ka tajā rītā sniega apstākļi šķita pilnīgi normāli. Nebija izsludināti lavīnu brīdinājumi, taču neviens tumsā nevarēja redzēt, ka iepriekšējās dienās stiprs vējš pulsām bija izveidojis slēptus, nestabilus ledus kabats augstu virs maršruta. Pat vispieredzējušākie alpīnisti, piemēram Rodžers, nevarēja pamanīt šos neredzamos draudus, līdz bija jau par vēlu. Tajā brīdī Mont Blanc atgādināja alpīnistu pasaulē skarbo patiesību. Pieredze nevienmēr tevi pasargā, un dažreiz kalni uzbrūk pilnīgi bez brīdinājuma. Kā daudz alpīnisti saka, kalni nepiešķir punktus par iepriekšējiem sasniegumiem. Tā bija mācība, ko Paynes neapšaubām bija mācījis neskaitāmiem studentiem. Un liktenis izspēlēja nežēlīgu ironiju, ka tieši šī mācība gal galā prasīja viņa dzīvību. Cik skumji tas arī nebūtu, šī nebija pirmā reize, kad Mont Blanc deva sajūsminātiem, mierīgiem kāpējiem nežēlīgas mācības.
Tikai 4 gadus iepriekš kalns bija parādījis savu dabu vienā haosa brīdī, kas joprojām vajā izdzīvojušos. Tas bija 2008. gada 24. augusta naktī, tieši pēc 3:00. Augstu Col de Midi pārējā gandrīz 12,000 pēdu virs jūras līmeņa. Zem Aigu de Midi stāvās sienas. Kozmike Hut valdīja klusa rosība. Iekšā kāpēji no visas Eiropas aizvilka jakas, savilka zābakus un pārbaudīja savas virves. Šī būda, kas atrodas apmēram 11,800 pēdu augstumā, ir galvenais sākuma punkts ikvienam, kurš vēlas uzkāpt Monblānā pa slaveno maršrutu Three Months. Gandrīz 50 kāpēji izgāja retinātajā, saltajā gaisā. Viņu pieres lukturi meta trīcošus apļus uz sniega, kamēr viņi sasējās mazās grupās. Lielākā daļa no viņiem nezināja cita vārdus, taču šajās agrās stundās viņus vienoja viens mērķis – šķērsot Mont Blanc, Du Tazul un Montmadi, un varbūt, tikai varbūt, līdz saulēktam stāvēt uz augstākās virsotnes Alpos. Ja nekad neesi bijis augstu kalnos pirms rītausmas, tā ir savāda pieredze. Pasaulē ir pilnīgi klusa, un vienīgā skaņa ir dzelkšņa čīkstēšana, kad tie iecērts vecajā sniegā. Augstums šķietami kristalizē gaisu. Tava elpa veido mākoņus, kas nekustīgi karājas ap tavu galvas lukturīti. Visi apkārtējie kustās piesardzīgi augstumā, izelpojot mākoņus, kas karājas viņu galvas lukturīšu gaismā. Tas ir satraukuma, nervozes, enerģijas un uzticības sajaukums. Viss tic, ka, ja viņi sekos pēdām, sasiesies kopā ar virvi, ja darīs visu pareizi, viņi redzēs saulēktu virs mākoņiem. Neviens no kāpējiem nezināja, ka augstu virs viņiem klusi veidojās briesmas. Ledāja ledus gabals, kas bija tik liels kā daudzdzīvokļu māja, ko kāpēji sauc par seraku, lēnām plaisāja. Šīs ledus veidojumi ir bēdīgi slaveni ar savu nestabilitāti. Tie var stāvēt gadu desmitiem vai sabrukt bez brīdinājuma. Tajā rītā seraks izvēlējās otro iespēju. Tas notika bez brīdinājuma. Vienā brīdī kāpēji uzmanīgi virzījās augšup. Nākamajā brīdī dziļa, plaisājoša skaņa pāršķēla tumsu, kad milzīgais seraks eksplodēja. Tonu ledus ar dārdoņa nogāzās leju pa nogāzi, tieši triecoties vairākām kāpēju komandām un acu mirklī izraisot milzīgu lavīnu, kas pāršalca visu maršrutu. Dažu mirkļu laikā galvas lukturīši, kas izskatījās kā maiga zvaigžņu virkne, kas stiepjas augšup kalnā, vienkārši pazuda. Tos aprija kustīga sniega, ledus un gružu siena. Kāpējiem, kas atradās ceļā, nebija laika reaģēt. Daži sajūta, kā zeme zem viņiem sabrūk. Citi redzēja tikai baltumu, kas strauji nāca no augšas. Dažus nogāza no kājām un aiznesa leju pa nogāzi, viņi nespēja ne elpot, ne kustēties, nezinot, vai kādreiz apstāsies. Kad beidzot atkal iestājās klusums un kalni atguva mieru. Izdzīvojušie, kā nu mācēja, izraka sevi ārā, meklējot biedrus, saucot vārdus tumsā. Dažiem paveicās. Viņi atradās tieši ārpus galvenās lavīnas ceļa un spēja palīdzēt citiem. Bet citiem jau bija par vēlu. Kad sniegs bija nosēdies, glābšanas komandas steidzās palīgā. Bet realitāte bija nežēlīga. 8 alpīnisti zaudēja dzīvību tajā rītā. 4 no Vācijas, 3 no Šveices un 1 austriešu gids. Vēl 7 tika ievainoti, daži ar smagiem ievainojumiem. Viņu ekipējums, virves un cirtņi bija izkaisīti visur, sapinušies dziļā sniegā. Oficiālie ziņojumi vēlāk apstiprināja, ka tajā dienā apstākļi šķita pilnīgi normāli. Nebija nekāda lavīnas brīdinājuma, seraka sabrukums bija neparedzams. Vēl viens atgādinājums, ka Mont Blancā, pat ar visām pareizajām prasmēm un pieredzi, dažas briesmas nevar ne saskatīt, ne no tām izvairīties. Līdz pat šai dienai, ja paskatās uz Mont Blanc Du Tazul no Chamonix ieejas, joprojām var redzēt rētu, ko atstāja šī lavīna. Robaina atgādinājums par to, cik ātri viss var mainīties kalnā, kurā uzkāpt sapņo tik daudzi, bet patiesībā saprot tikai retais. Taču Mont Blancā nāvējošā reputācija neradās 21. gadsimtā. Ilgi pirms mūsdienu aprīkojuma, satelītu prognozēm un tūlītējas saziņas, kalns jau bija ieguvis savu asiņaino vēsturi. 1964. gada 7. jūlijā 7 franču alpīnisti devās kāpt Augi Verte, 13,524 pēdu augstā virsotnē Mont Blanca masīvā. Viņa vidū bija Šarls Bozēns, nacionālais varonis, kurš bija ieguvis zelta medaļu slalomā 1962. gada pasaules čempionātā savā dzimtajā pilsētā Chamonix.
Viņš bija iegūs arī bronzas medaļu slalomā 1960. gada Ziemas olimpiskajās spēlēs un sudraba medaļas kombinētajā disciplīnā gan 1956, gan 1960. gada pasaules čempionātos. 31 gadu vecumā Bozēns bija savas fiziskās spēka un slavas virsotnē un bija nolēmis pāriet no savas kalnu slēpošanas karjeras uz alpīnismu. KPI grupā, kurā viņš bija, ietilpa arī vairāk reģionu vadošie kalnu gidi, katrs ar daudzu gadu pieredzi šajos nogāzēs. Tajā rītā laiks šķita gandrīz ideāls kāpienam. Debesīs virs Alpiem bija skaidrs, un sniegs saulē mirdzēja, kamēr komanda virzījās augšup pa kalnu stāvo ziemeļrietumu nogāzi. Viņi kāpa vienmērīgi, saistīti ar virvi drošībai, uzmanīgi virzoties uz priekšu. Līdz vēlē rītam grupa bija gandrīz virsotnē, tikai neliels attālums šķīra viņus no mērķa sasniegšanas. Iztēlojieties to ainu tajā rītā. Debesis bija skaidrs, saule jau sildīja sniegu, kamēr komanda kāpa arvien augstāk, izspārdot pakāpienus. Gaisā noteikti valdīja satraukuma sajūta. Viņi taču bija tuvu virsotnei, atlikušas tikai dažas 100 pēdas. Varbūt viņi apmainījās ar joku vai vienkārši koncentrējās uz vienmērīgo elpošanas un soļu ritmu, katrs uzticoties virvei un draugiem, kurus tā savienoja. Es gribu, lai tu mēģini iztēloties to brīdi. Tu esi kāpis stundām ilgi, tavi muskuļi deg. Bet tu esi gandrīz klāt, tu vari redzēt virsotni. Un tad tu dzirdi to skaņu, to briesmīgo, nepārprotamo skaņu, no kuras baidās katrs alpīnists. Vienā mirklī zeme zem viņu zābakiem sāka kustēties. Milzīga sniega kārta bija atbelījusies no nogāzes augšā un virzījās tieši uz viņiem. Nebija laika reaģēt. Tajā mirklī pirms lavīna viņus sasniedza, šie alpīnisti precīzi zināja, kas notiks, un saprata, ka viņi pilnīgi neko nevar izdarīt, lai to apturētu. Lavīna aizrāva visus 7 alpīnistus no kājām un aizdes viņus vairāk nekā 900 metrus lejup, pāri klintīm, sniegam un ledum, līdz viņi apstājās tālu lejā uz Argentieja ledāja. Neviens no viņiem neizdzīvoja. Šo stāstu padara vēl traģiskāku tas, ka ņemot vērā to, ko mēs zinām šodien, šo katastrofu varēja novērst. 1964. gadā alpīnisti nevarēja piekļūt detalizētām lavīnu prognozēm vai reāla laika sniega stabilitātes informācijai. Mūsdienās kalnu komandas paļaujas uz tādām lietām kā sniega segas analīze, lavīnu biļeteni un labāka laika apstākļu dati, lai pamanītu brīdinājumu zīmes, kas var nebūt acīm redzamas ar neapbruņotu aci. Dienas faktors, īpaši tas, kā svaigs sniegs var ātri kļūt nestabils, pat ar nelielu temperatūras paaugstināšanos, ir tas, kam tagad gidi pievērš īpašu uzmanību. Taču 1964. gadā lavīnu zinātne vēl bija primitīvā stadijā. Alpīnistiem nebija nekādas iespējas zināt, ka viņi staigā pa sprādzienu bīstamu laika bumbu. Visa Čārlza Bozena olimpiskā apņēmība nevarēja viņu izglābt no fizikas likumiem. Kalns neved sarunas, tas neizdara kompromisus, tas vienkārši rīkojas. Un visas prasmes, slava un spēks pasaulē neko nenozīmē, kad tonnas sniega traucas tev virsū ar 70 jūdzēm stundā. Pagāja gadu 10, bet Mont Blancs nekļuva laipnāks. Dažreiz tieši sīkas, neredzamas kļūdas noved pie vispostošākajām traģēdijām. Viens nepareiz nolikts solis, viena vaļīga skrūve, viens noguruma brīdis, un tieši tas arī notika 2014. gada 12. augustā. Ja tajā dienā būtu bijis Argentieja patversmē, tu būtu redzējis 6 alpīnistu grupu, kas pirms rītausmas gatavojās kāpienam. Grupu vadīja cienījams gids no Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air, jeb saīsinājumā UCPA. Tā ir franču organizācija, kas padara āra sporta veidus pieejams visiem, un šis kāpiens bija daļa no UCPA augstākā līmeņa kursa. Noskaņojums bija koncentrēts, bet pacilāts. Šī nebija viņa pirmā reize uz ledāja, ne tuvu tam. Plāns bija vienkāršs. Sasniegt Agida Argentieja virsotni, vienu no iespaidīgākajām Mont Blanca masīva virsotnēm, un tad nokāpt lejā. Pirms dienas karstums padara ledu mīkstāku. Uz papīra viņa izvēlētais maršruts, Glacier de Milieu, nebija īpaši bīstams. Vienkārši klasisks kāpiens pa sniegu ar lieliskiem skatiem uz pašu Mont Blanca tālumā. Viņi devās ceļā 4 no rīta. Krietni pirms saulēkta ar pieres lukturīšiem, kas šūpojās tumsā. Ledājs šķita bezgalīgs, kluss, izņemot dzelkšņu skrāpēšanos un virvju čukstus, kas slīdēja caur cimdotiem pirkstiem.
Līdz brīdim, kad saule sāka sildīt augšējās nogāzes, komanda jau bija pārvarējusi 1000 pēdu sniegotas virsmas, virzoties augšup uz virsotnes kori. Viņi visi bija sasieti kopā ar virvi, kustējās vienlaicīgi. Šādu alpīnisma stilu kāpēju sauc par vienlaicīgu kāpšanu sasaitē. Tas ir ātrāk nekā nostiprināties katrā posmā, taču tas nozīmē, ka visi pilnībā uzticās viens otram. Ja viens cilvēks nokrīt, visa komanda ir apdraudēta. Bet tādā rītā kā šis, kad kalns mirdz rozā un zeltainās krāsās, viss šķita ierasti, gandrīz pat droši. Un atcerieties, tie nebija amatieri, tie bija profesionāļi. Pēc visiem datiem līdz šim viss notika pēc noteikumiem. Viss bija tā, kā tam jābūt. Un tad viņi vienkārši pazuda. Kad viņi tajā naktī neieradās kalnu patversmē, tika uzsākta helikoptera meklēšana. Ģimenes jau zināja, ka kaut kas nav kārtībā. Ir īpašs baiļu veids, kas pārņem, kad kāds, kur tu mīli, kavējas kalnos. Katru aizvadīto stundu sajūta kļūst smagāka, it kā kaut kas spiestu krūtīs, padarot elpošanu un cerību arvien grūtāku. Tiek veikti telefona zvani, atstātas ziņas, bet dziļi sirdī tu jau nojauc sliktāko. Pēc stundām ilgas meklēšanas helikopteri beidzot apstiprināja sliktāko. 5 ķermeņi tika atrasti izkaisīts pa ledāja apakšējo daļu zem kalna. Gids tika atrasts dziļi iespiests plaisā, joprojām piesiets pie kāpšanas virves. Grupa bija nokritusi gandrīz 250 metrus, aptuveni tikpat, cik 80 stāvu debesskrāpes, lejup pa stāvo ledāja nogāzi. Neviens neizdzīvoja. Kas notika? Kalns paturēja savus noslēpumus. Nebija liecinieku, nebija izdzīvojušo, kas varētu pastāstīt šo stāstu. Taču izmeklētāji salika kopā iespējamo notikumu gaitu, un tā ir biedējoši vienkārša. Tieši zem virsotnes, uz stāvas, cietas ledus nogāzes, viss mainījās. Varbūt tas bija neliels melnā ledus pleķis, varbūt vienkārši nogurusi kāja. Bet pēkšņi viens no alpīnistiem zaudēja līdzsvaru. Virve strauji savilkās. Dažās sekundes daļās visi 6 tika izrauti no līdzsvara, un viņu kopīgā saikne kļuva par viņu kopīgo bojājēju. Un acumirklī visi devās tieši pretī savai bojājai. Tieši mūsu izvēles un niecīgās drošības rezerves, ko tās rada, nosaka tavu likteni Monblānā. Bet dažreiz, pat ja tu izdari visas pareizās izvēles, dari visu pēc visiem noteikumiem, kalns joprojām var vērsties pret tevi. Tagad esmu jums parādījis lavīnas, kas uzbrūk bez brīdinājuma. Esmu stāstījis par seraku sabrukumiem, kurus nav iespējams paredzēt. Esmu izskaidrojis, kā viens nepareizs solis uz ledus var novest pie katastrofas. Bet ir vēl viena Monblāna nāvējošās dabas puse, kas varbūt ir visviltīgākā no visām. Kalna spēja likt tev domāt, ka esi to uzvarējis, tieši pirms tas atņem tev visu. Ļaujiet man parādīt, ko ar to domāju. 2009. gada 11. janvārī Robs un viņa draugs James Atkinsons agri no rīta pamodās Chamonī, Francijā. Viņi bija kāpšanas braucienā kopā ar vēl 2 draugiem – Jamesu Hooperu un Richardu Lebonu. Rīts bija dzestrs un augsts, iespējams krietni zem nulles. Debesis augšā bija skaidrs. Iepriekšējā vakarā 4 draugi bija apsprieduši kāpšanas iespējas, bet līdz rītam viņi bija sadalījušies 2 grupās. Hoopers un Lebons nolēma, ka apstākļi izskatās apšaubāmi un izvēlējās tajā dienā neveikt nopietnu kāpienu. Bet Robs un James bija apņēmības pilni pārbaudīt sevi Gervasuti Koluāru maršrutā, stāvā, tehniskā ledus maršrutā Monblāna Dutakūra austrumu sienā. Gervasuti Koluāru nav domāts iesācējiem. Tas ir bēdīgi slavens ar savu grūtību, ar posmiem, kur stāvums sasniedz gandrīz 50 grādus. Eksperti iesaka kāpējiem pirms šī maršruta mēģināšanas būt pieredzēji 4. vai augstākas grūtības pakāpes ledū. Bet Robs nebija parasts kāpējs. Galu galā tas bija jaunietis, kurš jau 19 gadu vecumā bija stāvējis pasaules virsotnē. Cilvēks, kurš bija šķērsojis no Ziemeļpola līdz Dienvidpolam. Ja kāds bija nopelnījis tiesības justies kalnos pārliecināti, tas bija Robs Gontlets. Viņi devās ceļā agri, pirms pārējie bija pamodušies, dedzīgi vēlēdamies virzīties uz priekšu, kamēr ledus vēl bija ciets. Viņi plānoja kāpt ātri, koncentrējoties uz efektivitāti, nevis lieku drošības ekipējumu izvietošanu. Ātri un viegli – alpīnista moto. Kamēr viņa draugi gulēja, Robs un James devās augšup pa kuluāru. Diena kļuva gaišāka. Mākoņi izklīda, atklājot to īpašo Alpu zilo, kas šķiet nekur citur neeksistē. Viņi kopā pārvietojās pāri ledum un sniegam, 2 mazas figūras uz plašā, baltā Monblāna fona. Un tad nekas. Nebija ne radio zvana, ne īsziņas atbildes, ne atgriešanās būdiņā.
Šamonī viņa draugi sāk uztraukties, kad līdz pēcpusdienai nevarēja sazināties ar Robu un Džeimsu. Džeims Hoopers sazinājās ar kalnu glābšanas dienestu, taču saņēma satriecošas ziņas. Tajā rītā Žarvazutī korvā bija atrasta 2 alpīnistu līķi. Viņi bija nokrituši aptuveni 600 metrus. Kas tur augšā notika? Neviens nekad droši neuzzinās. Nebija liecinieku, nebija izdzīvojušo, kas varētu pastāstīt šo stāstu. Varbūt tā bija vaļīgs ledus gabals, kas atlūza. Varbūt dzelkšņi paslīdēja uz cietā ledus, vai arī noguruma brīdī tika pieļauta viena kļūda. Neatkarīgi no iemesla, kad viņi sāka krist pa to stāvo nogāzi, apstāšanās vairs nebija iespējama. Šamonī kalnu glābšanas komanda atzīmēja, ka, lai gan laiks bija skaidrs un saulains, un alpīnisti bija labi aprīkoti, kaut kas nogāja katastrofāli greizi. Viņu vārdiem sakot, paliek noslēpums, kā viņi gāja bojā. Viena no teorijām liecina, ka viens no alpīnistiem nokrita un, būdams sasiet kopā ar virvi, aizrāva līdzi arī savu partneri. Izmeklēšana varēja tikai apstiprināt, ka viņi bija nokrituši, bet ne to, kāpēc. Jūs domājat, ka dzirdot visus šīs stāstus, alpīnisti izvairītos no Mont Blanc, vai ne? Nepareizi. Katru gadu vairāk nekā 20,000 cilvēku mēģina sasniegt tā virsotni. 20,000! Tas ir gandrīz 60 cilvēki katru dienu kāpšanas sezonā. Un šīs cilvēku sastrēguma dēļ bojāgājušo skaits turpina pieaugt. Vienā bēdīgi slavenā gadījumā, 2017. gadā, kāpējs atstāja savu dēlu, kuram bija tikai 9 gadi, vienu pašu kalnā, kamēr pats devās tālāk, lai sasniegtu virsotni. Kad laika apstākļi mainījās, glābējiem nācās riskēt ar savām dzīvībām, lai izglābtu bērnu. 2019. gadā veseli 150 cilvēki mēģināja sasniegt virsotni vienā augustā dienā. Vietējie mēri ir lūguši varas iestādes ieviest atļaujas un kvotas, lai ierobežotu piekļuvi. 2020. gadā pēc vēl vienas nāves gadījuma sērijas Senžervē mērs Žans Marks Bajē pat uzstādīja oficiālu zīmi pie viena no populārajiem Mont Blanc maršruta sākuma punktiem. Tajā daļai bija rakstīts: uzmanību! Kalnos kāpšana ir nopietna lieta, kur jums jābūt gatavam sastapties ar nāvi un to pieņemt. Pieeja Mont Blanc virsotnei ir brīva, taču mirt un likt mirt citiem nav. Tāpēc es domāju, ka Mont Blanc ir visbīstamākais kalns pasaulē. Nevis tāpēc, ka tas būtu augstākais, stāvākais, augstākais vai visnomaļākais, bet gan tāpēc, ka tas liek cilvēkiem domāt, ka tas ir viegli. Tas ļauj tev izkāpt no troša vagoniņa 12,000 pēdu augstumā, tā it kā tu iziet no iepirkšanās centra. Tas pavedina ar glancētām brošūrām, kurās redzamas skaidras debesis un maigas sniega nogāzes. Tas čukst: paskaties, cik tuvu es esmu. Paskaties, cik viegli esmu sasniedzams. Noteikti tu vari to paveikt. Un kad kalns beidzot atbild ar savām lavīnām, serakiem, vētrām, plaisām, zaudējumiem, tad jau ir par vēlu. Piekos stāstos, kurus šodien ar jums dalījos, gāja bojā 32 cilvēki. 32. Padomājiet par šo skaitli uz mirkli. No pieredzējušiem gidiem līdz olimpiskajiem čempioniem, no pusauģu brīnumbērniem līdz nedēļas nogales piedzīvojumu meklētājiem, viņi visi tagad ir daļa no kalna drūmās vēstures. Tāpēc nākamreiz, kad kāds jums parādīs Mont Blanc attēlu un teiks, vai nebūtu lieliski kādreiz uzkāpt tur, atcerieties šos stāstus. Atcerieties, ka zem šīs ideālās pastkartes ainavas slēpjas kalns, kas gadu gaitā ir paņēmis simtiem, varbūt pat tūkstošiem dzīvību. Un ja jūs tomēr sajutīsiet vilkmi doties turp, kā to dara daudzi, ejiet ar pazemību, sagatavotību un apziņu, ka dažkārt Mont Blanc nogāzēs pat tas nav pietiekami. Paldies, ka skatījāties un tiekamies nākamajā reizē. Esi drosmīgs un dzīvo drosmīgi!